11 zīmes, ka žēlastība ir pacēlusies. Es runāju par Dieva spēcinošo žēlastību, viņa spēcinošo spēku. Dievs dod mums noteiktu žēlastību noteiktiem uzdevumiem. Ir vieglums, plūsma, dievišķa spēcināšanās. Tas nenozīmē, ka viss vienmēr ir viegli vai perfekti, bet ir noteikta sajūta, ka pār to pūš tā kunga svētība. Dieva vējš ir aiz tevis. Viņš ir devis tev spēku paveikt grūtas lietas. Tāpēc es neiesaku tev aiziet tikai tāpēc, ka kaut kas ir grūts vai pat sāpīgs. Dievs mūs bieži aicina uz grūtiem uzdevumiem. Katrā uzdevumā būs grūtas nedēļas, mēneši. Ja tu aizēji katru reizi, kad kaut kas kļūst grūts, Dievs nevar tev uzticēt vairāk. Žēlastības pacelšanās ir citāda. Tu sajūti pārmaiņas sevī. Gandrīz tā, it kā kaut kas tevī salūstu. Tu joprojām vari veikt darbu, tas patiesībā varētu būt ļoti viegli, bet tev vienkārši nav vairs sirds tam. Tev ir spējas, prasmes, kompetence, bet tevī ir mainījies kaut kas tāds, ko ir grūti aprakstīt vai definēt. Šeit ir dažādas pazīmes, kas liecina, ka žēlastība ir atcelta. Individuāli nevienu no tām nevajadzētu uztvert kā neapgāžamu pierādījumu, ka tev tur vairs nevajadzētu būt, bet kopumā, ja vairāk saki jā daudziem no šiem punktiem, tā varētu būt zīme, ka žēlastība ir sākus celties. Patiesībā, ja tu domā, ka žēlastība ir sākus celties, tā droši vien ir. Vai tas nozīmē, ka tu aiziesi rīt? Nē, droši vien nē. Vai tas nozīmē, ka tu sāc lūgt un plānot aiziešanu? Jā. Tu vari sākt meklēt citu lomu vai amatu. Tu vari sākt gatavoties aiziešanai. Var sākt cieņpilnas sarunas. Un atceries, ja un kad žēlastība ir pacelta vienā dzīves jomā, Dievs to pārceļ uz citu jomu. Zīmes, ka žēlastība ir pacēlusies. Pirmais, tu vienkārši tur vairs nevēlies būt. Tas šķiet acīm redzami, bet tā ir vieta, kuru tu kādreiz mīlēji, kuru tu gaidīji ar nepacietību, kuru tu uztvēri kā dāvanu. Tev nebija nekādas vēlmes aiziet. Tagad kaut kas ir mainījies, un tu vienkārši nevēlies tur būt. Otrais, tev vairs nav spēja tur neko dot. Sajūta, ka esi tukša, gandrīz nejūtīga, kad runa par šo lomu vai attiecībām. Tu vari to izdarīt, bet tev tas vairs nerūp. Tu joprojām rādies, tu izpildi kustības, bet tu skaiti minūtes, līdz tas viss beigsies. Nekas tevi tajā neaizrauj, tu pat varētu no tā sākt baidīties. Tā šķiet tikai kā nasta. Trešais, nav vēlmes veikt procesus, pārmaiņas, nav vēlmes virzīties uz priekšu, uzsākt jaunus projektus, attīstīt darbu, kalpošanu. Tevī nav sirds sākt jaunas lietas un iedvesmot citus cilvēkus pievienoties, jo tajā nav nekā, kas tevi šobrīd iedvesmotu. Ceturtais, tev nav vīzijas par savu nākotni tajā vietā. Arvien grūtāk ir iedomāties savu dzīvi tajā vietā pēc 6 vai 12 mēnešiem. Tu neredzi neko, uz ko cerēt. Tu vari veidot tikai īstermiņa plānus, jo neplāno tur atrasties ilgtermiņā. Patiesībā doma par to, ka pēc 12 mēnešiem joprojām atradīsies tajā pašā vietā, tevi nomāc. 5. Cilvēki tevi kaitina. Tu vienkārši nevēlies atrasties viņu tūmā. Varbūt viņi nekad nebija tavi labākie draugi, bet tu ar viņiem labi sapraties. Tu viņus panesi, bet tagad tu tiešām nevēlies atrasties viņu tūmā. Starp viņiem nav nekādas ķīmijas. Katra mazā lieta, ko viņi dara, sāk krist uz nerviem. 6. Tu pastāvīgi meklē iemeslu, attaisnojumu, lai aizietu. Tu gandrīz vai sāc provocēt strīdus vai domstarpības, lai visu pavirzītu pāri malai. Vai arī visu, ko lasi, tiek uztverts kā pravietiska zīme, ka Dievs vēlas, lai tu virzītos tālāk. Pat ja tas ir pilnīgi nebūtiski. Tu pastāvīgi meklē apstiprinājumu savai vēlmei aiziet. 7. Lietas, kas kādreiz bija vieglas vai prasīja maz pūļu vai enerģijas, tagad kļūst patiešām grūtas, nogurdinošas un apgrūtinošas. Lai paveiktu mazāk, nepieciešams vairāk laika un pūļu.
Mazas lietas, ko agrāk darīji, pat nedomājot, tagad šķiet pārāk lielas. Dažas lietas, kas agrāk deva tev enerģiju, tagad tevi pilnībā izsmeļ. Darbā nav prieka. To uztur tikai tavas pūles, nevis gars. 8. Kaut kas, kas agrāk šķita ļoti piemērots, tagad šķiet saspringts, ierobežojošs un aizturošs. Gandrīz vai jūties tā, it kā slāptu. Tu ilgojies izplest spārnus un izpaust visu, ko Dievs tev ir ielicis. 9. Šķiet, ka Dieva labvēlība ir nepārprotami pacēlusies no projekta, uzdevuma vai lomas. Tu atbalsti kaut ko tādu, kas ir miris vai beidzies derīguma termiņš, vai ko Dievs vairs nesvētī. Dieva labvēlības pierādījumi kādreiz bija visapkārt, bet tagad šķiet, ka Dieva tajā nav. 10. Tev ar vien vairāk rodas vēlme vai nasta atrasties kaut kur citur. Tavas sirds velk citur. Tu paliec tikai pienākuma, vainas apziņas, viltus lojalitātes, baiļu vai finansiāla labuma dēļ. Savā ziņā tavas sirds jau ir gājusi tālāk, bet tavs ķermenis vēl nav panācis. 11. Kaut kas notiek, un to nevar atsaukt. Tas var būt notikums vai saruna, tas iespējams ir negaidīts, bet kaut kas tevī mainās, un to nevar atsaukt. Tu pat varētu vēlēties atsaukt, atgūt vecās sajūtas, emocijas vai kaisli, bet kaut kas ir mainījies, un tas neatgriezīsies.